Latvijā valsts aizsardzības dienests ir atjaunots kopš šī gada 1. jūlija. Un pirmā iesākuma karavīri ir izvēlējušies dienēt brīvprātīgi. Mēs jau esam runājuši par viņu mācībām un militāro dzīvi. Tāpēc šodien, draugi, mēs esam Igaunijā, mūsu kaimiņu valstī, lai parunātos ar Igaunijas valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Igaunijā valsts aizsardzības dienests tiek īstenots kopš neatkarības atjaunošanas, un ik gadu tajā tiek iesaukti līdz pat 3717 līdz 27 gadus veci jaunieši. Igaunija šo skaitli plāno palielināt turpmākajos gados līdz 4000 iesaucamo gadā. Īpaši pozitīva tendence ir brīvprātīgo skaita palielināšanās no 29% 2018. gadā līdz 63% pagājušajā gadā. Lielā mērā tas ir saistīts ar Krievijas īstenoto karadarbību Ukrainā, taču Igauni ir arī ielikuši veiksmīgus pamatus nacionālās pašapziņas stiprināšanā jauniešos, īstenojot valsts aizsardzības mācības vidusskolās. Kāda bija jūsu motivācija piesakoties dienestam? Es apzinos, cik svarīgi tādai valstī kā Igaunija ir tas, ka valstī pastāv dienests, jo mēs veidojam rezervistus. Es vēlējos pat izmēģināt spēkus un pievienoties dienestam. Un kā ar tevi? Militārais dienests ir nepieciešamība mūsu valstī daudz iemeslu dēļ, un es arī nezināju, ko vēlos darīt pēc vidusskolas. Es domāju, ka iespējams dienests būs kā tāda dzīves skola un palīdzēs saprast, ko darīt tālāk. Cik viegli ir atrast draugus dienestā? Tas ir diezgan vienkārši. Pāris pirmajās nedēļās varbūt būs nedaudz grūtāk, kamēr visi iepazīsi, bet te noteikti var sadraudzēties. Kāda ir to plāna pēc dienesta beigām? Iespējams, es šeit uzsākšu darbu, bet iespējams došos studēt uz universitāti. Pagaidām man ir grūti atbildēt uz šo. Cik daudz karavīru tiek iesaukti katru gadu dienestā? Katru gadu tie ir apmēram 3500 karavīri. Vai ir iespējams izvēlēties arī specialitāti esot dienestā? Jā, tas ir iespējams. Mēs katram karavīram jautājam viņu izvēli un mēģinām atrast vispiemērotāko balstoties uz karavīra interesēm. Es redzu, ka karavīri šobrīd kārto eksāmenus. Jā, šobrīd karavīri kārto eksāmenu par pamatkursa apgūšanu, kurā viņi demonstrē apgūtās pamatprasmes. Kā viņiem veicas? Kā jau teicu tev iepriekš, viņiem veicas ļoti, ļoti labi. Ko teica jūsu draugi un ģimene, kad paziņojāt par savu lēmumu doties dienēt? Pirmajā brīdī viņi bija nedaudz nobijušies, bet tagad saprot mani izvēli un lepojas ar manīm. Viņi mani atbalsta un ir ļoti pozitīvi noskaņot gan par manu dienestu šeit, gan kopējo militāro jomu. Tas ir lieliski. Lielākā daļa no maniem draugiem atrodas šeit dienestā, līdz ar ko viņiem nebija daudz ko piebilst. Mēs visi sapratām, ka šī ir lieliska izvēle dienēt. Visi apkārt šeit ir ļoti, ļoti atbalstoši. Kādi ir tavi plāni pēc dienesta beigšanas? Redzēs, kā viss izvērtīsies. Esmu domājis par militārajām studijām Tartu, bet ja liksies, ka militārā joma nav priekš manis, izvēlēšos citas studijas. Es arī vēl neesmu izlēmusi. Domāju par studijām, bet laiks rādīs, vai veidošu militāro karjeru. In Latvia, the mandatory service now is required as well. What would you tell? Latvijā no šī gada ir arī izveidots valsts aizsardzības dienests. Ko tu varētu pateikt Latvijas jauniešiem? Esiet gatavi dienestam, tas nav grūti. Jūs ar visu tiksiet galā. Dienests ir vērtīgs, jo tajā jūs apgūsiet jaunas prasmes, kas noderēs dzīvē. Oled varjas alusta tegevusega. Ikka on hyvä. Kas sa reageerid mu häälele? Halloo? Hei, kohe saad haiget. Esmu dzirdējis, ka dienestam piesakās pat veselas klases. Jā, tā ir taisnība. Es, diemžēl, neesmu daļa no šādas klases kolektīva, bet tā patiešām ir, ka daudz cilvēki izvēlās doties dienestu kopā. Parasti tās ir aptuveni 5 cilvēku grupas, bet ir arī lielākas grupas, kas nāk uz dienestu kopā. Tas ir ļoti vienojoši. Kura no dienesta aktivitātēm tev patīk visvairāk?
Dienesta apmācību laikā es daru visu, ko nepieciešams darīt, bet brīvajā laikā man patīk nodarboties ar sportu, jo mums bāzē ir ļoti plašas sporta iespējas - volejbols, skriešanas celiņas, 7 sporta zāles, un, protams, man patīk arī atpūsties ar savu draugu grupu. In our place where we train, and overall just hanging out with my friends that I have in my group, and yeah. Ko tu iemācījies dienesta laikā? Sportā? Jebkuras aktivitātes, sportā, grupu nodarbības. Esmu iemācījies, kā izturēties pret apkārtējiem ar cieņu, kā runāt militārajā vidē, klausot komandām. How to speak firmly with other people. Vai ir viegli veidot draudzības šeit? Es teiktu, ka jā, viss šeit ir ļoti atvērti un draudzīgi. Ko jūs novēlētu Latvijas jauniešiem, kuriem priekšā ir valsts aizsardzības dienests? What would you tell Latvian teens? Ziniet, atbildi ir vienkārši. Ejiet dienēt, jo tas ir vienīgais veids, kā aizstāvēt savu zemi.